Vācu okupācijas apstākļos tika izveidots Latviešu leģionis. Protams, tā bija vācu noziedzīga politika iesaukt latviešu zēnas savos bruņotajos spēkos, bet tai pašā laikā mums ir jāatcerās, ka latviešu karaļus jau karoja par Latviju, nevis par Vāciju. Viņš aizgāja, daudz pilnīgi brīvprātīgi devās uz fronti, jo zināja, ka mums ir jācīnās par to režīmu, kurš vēlējās latviešus pilnīgi izdeldēt no zemes virsmas, un no kura mēs esam cietuši vairāk nekā no jebkura. Bet kādēļ galvenais es gribēju, lai Liepājā notiek šis atceres gājiens? Tādēļ, varbūt tās jūs atcerieties, ka 2000. gada sākumā arī mēs tie paši puikas mēģinājām to gājienu tradīciju Liepājā ieviest. Toreiz pašvaldības, policijas nostāja bija apmēram tāda, ka nekāda leģionāra gājiena nav jānotiek, tā ir gandrīz vai kāda nacisma cildināšana, kaut kas tam līdzīgs. Ja atcerieties 2006. gadā, ka vēl dzīves, es atceros, bija tāds protājums ļoti tūs, cilvēks man, esmu daudz, mācījis un daudz rādījis savu piemēru, bija tāds Arvets Vītols, kas vadīja Daugavas Vanagu savu laiku Liepājas noteikti. Mēs kopā ar viņu mēģinājām arī šo gājienu sarīkot 2006. gadā. Jūs varat atcerieties, ka valstī tajā gadā bija brīvas pieminekļa lielas šokas. Es atrados Rīgā, ka mēs mēģinājām, kā saka, iziet cauri un nolikt tos ziedus. Šeit Liepājā bija tāpatās, ka Sirmgalvas leģionārs, kas tolaik vēl bija starp dzīvajiem, kā saka, laida pa vienam iekšā, nolika šeit ziedus. Un savukārt mūsu bijušais drošības policijas priekšnieks Bogdanovs kopā ar tādiem cilvēkiem kā Valērijs Kravcovs un Osipovs stāvēja šeit malā un iegājās. Un savukārt cilvēks, viens, kas gāja pa ielā Latvijas karogu, tika bez kādas, attaisnām, bez kādas motivācijas aizturēts un noturēts latviešu puiku, kā saka, cietumā veselu dienā. Pēc tam gan palaists un tiesas valsts policija šo karogu, viņam vēl jau šai dienai nav atdevusi. Tāda bija tā situācija. Bet nedaudz kaut kas par šiem laikiem ir vainījies. Kā jūs redzat, arī Rīgā, tāds cilvēks kā Nils Ušakovs, saskaņas centrs, šo krievlodīgo interešu pārstāvs arī mēģināja aizliegt šos 16. marta gājienus, ko pieteica Daugavas Vanagu Rīgā, jāsaka tā. Kā tas beidzās? Beidzās ar to, ka Rīgas domai nācās atvainoties par traucēšanu, lai šie leģionāri gājieni notiek. Un tie gājieni beigās notiek ar tādu gandrīz, vai, kā saka, akceptu no valsts puses, ja kādreiz tā bija tāda mūsu spīta diena vairāk, ja, ka tur sanāca cilvēki, kuriem tiešām šī lieta bija sirdslieta un svēta lieta, un savukārt no varas, tas jau bija netik daudz vairs piemērot šos pašus karavīrus un leģionārus, tā bija vairāk tāds protesta diena pret to, ka tiek izpārtot mūsu tēvzem, kā tas notika Abrenes gadījumā, ka tiek noniecināt šīs nacionālās vērtības un visu, par kurām mēs stāvam un parītam. Un sanāca šo cilvēku saviņu būtībā, lai izteikt savu spīti par to, ka viss tas tiek kājām mīdīts. Tāpēc šī diena jau ir pārvērsies tomēr varbūt nedaudz attuvis to nozīmi, kādai viņai būtu jābūt. Kā godinām tos leģionārus vairāk. Savus zeņķus, savus piedarīgos, cīnījās par to Latviju. Tā kā viņi prāt. Un jebkurā gadījumā liels paldies, kad esat sapulcējušies. Es ļoti ceru, ka šie 16. marta gājieni tradīcija Liepājā tiks atjaunot atkal. Tā kā mēs mēģinājām to iedibināt 2000. gada sākumā, kad no šī gada sākot katru gadu būs kāds skaits cilvēku, kur vēlēšies atnākt. Un nevis ar kaunīgi nolaistām galvām un kaut kas būs iedzīt, bet tā lepta. Tā ir mūsu dieva. Tie mūsu tēvi, mūsu vectēvi. Mēs viņu lepot. Mums nav par to jākļūt. Paldies jums, ka atnācat. Varbūt kādam ir uz sirds, kas ko vēlās pateikt un savā veidā pieminēt. Es ļoti labprāt visi paklausītos.